Boss! Sukas menti! Давай, vietās! Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Atteikties, netāsaldē, kāpēc man atsīties, bet suns lai var mainīties. Domā nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Četri šāvieni. Bet zīle vēl var izglābties. Kāpēc tu domā, ka zīle šāva? Varbūt citi gali uzrādās. Ha? Es Ivo ļoti labi pazīstu. Nevar būt viņam citu galu. Domā, ka viņa vienīgais grēks ir tas, ka viņš avārijā novāca zīles māti? Tas bija nelaimes gadījums. Tā nevajag tikai nelaimes gadījums. Tikai kaut kā pazuda svarīgi dokumenti, ko zīle tajā brīdī veda uz prokuratūru. Bet ne par to šobrīd ir runa. Es tev saku, vēlreiz atkārtoju, zīle var izglābties. Jā, kādā veidā? Es viņu pamācīšu, ka viņam ir jāpazūd no Latvijas. Viņam ir ģimene. Vai tiešām viņš gribēs sēdēt atlikušo mūžu cietumā? Nezinu. Tas ir zīles karš, nevis manējais. Lorenz, es tev par starpniecību atlīdzināšu. Saproti, ka vienreiz jāizbeidz tā asins izliešana. Es gribu dzīvot mierīgi. Izklausās ļoti labi. Tikai problēma viena, ka neviens jau nezina, kur ir zīle. Un es arī ne. Būtu vēl pa vienam. Kā man to, ka tā Jūrmalā negāja nevienu meiču nedabūja. Lai gan sēžu bārā, skatos, viena tā kā būtu ņemama. Es viņai uzsaucu kokči, kaut ko tiri-piri parunājam. Un tad pēkšņi vienā brīdī pazūd. Aiziet prom, maita. Es izēju ārā, satieku čigānieti. Tev aptīrīja? Nē, kāpēc aptīrīja? Viņi man saka, es redzu, tu esi nolādēts, tev ir uzlikts lāsts. Es domāju, vēlams 3 meičus vienā vakarā atsaka, mošu, toču esi nolādēts. Viņi man saka, es tev varu izstāstīt veidu, kā noņemt lāstu. Cik samaksāja? 50 eiro. Bet reāli strādāju. Zini, kā es noņemu to lāstu? Kā? Var sakot, kad lec saule no rīta, jāieguļās jūrā, jāienirst un jāgaida, ka pārējais 7 viļņi. Es tur ienirstu, gaidu 1, 2, 5, 6, un tad tāda pauze, milzīga pauze. Domāju, tu viņu noslīgšu, toši nosmakšu. Un tad bēms 7, un es iznirstu, kā no jauna piedzimis. Un kā? Strādāju. Es uzreiz tajā vakarā 3 meičus dabūju. Rekords vienā naktī. Kāds tev rekords? Vienā mēnesī. Ev, neskaties, nepievērs uzmanību. Tā ir Letīcija, karoči. Letīcija? Letīcija. Viņa arī nolādēta. Zini kā? Man ir plāns, daram citādāk, nečurp.
Čau, Letīcija. Tad ko tu darītu manā vietā? Pazust prom no Latvijas. Jā, nevajag. Es tev nopietni saku. Uzreiz Rīgā gaisa mainītos. Bez ar citu, tu uztur vēl sakars ar Letīciju? Melo. Nu, tiešām. Es neko par viņu nezinu. Daram tā. Tu man atrod Letīciju. Es tev Zīle. Un tad paskatāmies, kā mēs varam dzīvot tālāk. Ja arī tu negribi man sastrādāties. Bet es jau to neuzskatu par darbu. Nu, tad mums ir kopējs intereses. Tikai tu vienīgais vari pierunāt Zīli. Un tikai tu vienīgais vari aizsūtīt viņu uz viņu sauli. Es to nedarīšu, es zvēru. Vēl pa 100? Nu tad. Tad darām tā, kā mēs norunājam. Nu nebūs viegli. Labi, mēģinam. Citas izējas nav. Sazinamies. Arnī, man liekas, es skaidri teicu, ka jāgaida uz ielas. Ne? Mums tev ir tāds nolādēts sūtījumiņš. Kā tu teici? Sūtījumiņš? No, sūtījums. Nu, lūdzu. Labi, ka viņi tik maziņi. Labdien. Vēl viena čūska palikusi. Kur tālāk? Pie Artūra. Tu pats nezini, kur Zīle varētu būt? Nav ne jausmas. Nu, jūs neko nerunājat, kur viņš varētu apmesties, kur viņš varētu dzīvot? Nu, par ētam parunājam. Kūpers vispār domā, ka viņš nav Latvijā. Kāpēc viņš tā domā? Tāpēc, ka būtu kādam zvanījis. Ko tu pats domā? Es nezinu. Man šķiet, ka viņš gaida kādu izdevīgu momentu. Es tāpat darītu. Māte tomēr nogalināta. Tad kāda ir Artūra versija? Artūram nav versijas. Ir. Un tā ir vispareizākā. Davai pie Artūra. Ko man ar tevi darīt? Es pēc būtības jautāju, ko man ar tevi darīt? Ko man ar tevi darīt? Es pēc būtības jautāju, ko man ar tevi darīt? Palaidi mani. Atkrīt. Kāpēc? Jo es tev varu palīdzēt. Nopietni. Tu man. Kā? Es viņus izsakoju. Pie Artūra, pie Kūpera, visur ir laktis. Es zinu katru viņu nākamo soli.
Tad tā tu uzzināji, ka Lorence ir šeit? Jā. Noklausījos jūsu telefona sarunu. Man šķiet, es zinu, kā tu man vari palīdzēt. Kā? Arturs rakstīja, ka viņš būs tūlīt. Kā tev? Labi. Jā, šoreiz palīdzēja tā rehabilitācija. Palīdzēja. Kā jums ir ar to? Viss kārtībā. Tu man var kā vecam čomām pateikt vienu lietu. Tas man liekas starp mums. Kā tev liekas? Artūrs varētu zināt, kur ir Zīle. Mēs par tādām lietām neesam runājuši. Viņš pāris reizes atbrauc pie manis uz rehabilitāciju, bet tur tikai par to, kā es jūtos, kā man iet. Ko Artūrs piebrauc? Pastāst mums divi tā. Paldies. Čau. Čau, tu te? Čau. Kaut kas noticis? Kā tev pašam liekas? Tu kādreiz pārskati ziņu, virsrakstus, ieskaties, ne? Tu runā par to džeku, kurš 4 slodes dabūja? Tu zini, kas tas tāds bija? Kas tas tāds bija? Tas, kurš taranēja Zīles autiņu un kuru dēļ Zīles māma gāja bojā. Izskatās, ka tev nepatīk tas, ko tu esi ievārījis. Jo Zīle jau tur pats nevarēja tikt klātam visam. Vajadzēja, lai kāds palīdz. Kāpēc tagad Kūperu čakarēties? Viņš taču dzer, viņš nav tik uzticams kā Artūrs. Ko tu tur lieni, Artūr? Kas tu āzis esi? Viņš man teica, ka tikai parunāt gribēs. Parunāt? Brotkam pat runātājs. Viņš diplomāts kaut kāds ir. Viņam tikai viena doma, ka atriept un vēlreiz atriept. Un ja tas tā būs noticis, tu pie tā būsi vainīgs. Tev tas pielec. Kur ir Zīle? Es tev prasu. Es nezinu. Artūr, bin. Es nezinu, viņš man katru reizi zvana no cita telefona numura. Katru reizi mēs tiekamies citā vietā. Es pat nezinu, kur viņš dzīvo. Drīzāk sniega cilvēku atradīsim nekā. Tad ko darām? Darām tā. Kā viņš man uzzvanīs, es tev uzreiz padošu ziņu. Ka tikai nebūs pa vēlu. Cerēsim, ka nebūs. Kaut kas noticis ir? Nekas. Lorence kaut ko pateica, kaut kas par Zīli? Atceries, tu man kaut ko teici, ka man ir jāizstājas no šīs spēles. Jā, nereiz vien. Tagad ir par vēlu.
esmu, kā teici, viens. Ko mēs tagad atspritāci? Lieta nopietna. Es turu savus solījumus. Tu ko? Tā taču... Kas viņa dzīve ir? Kādā veidā? Uz ielas savāds tev gaidīja. Mani gaidīja? Kas viņa pilnīgi nenormāli ir. Acīm redzot, tiec skaidrībā ar viņu un beidziet vienreiz tās savas medības. Tagad tev kārt. Atvedi Zīli. Vēlams tas sasietu. Tu nebeidz pārsteigt. Es esmu no krimināla policijas. Ja jūs tagad aizvāksieties, jums par to nekas nebūs. Viņš tad vēl mums draudēs, ne? Labi, paklausies šurp musara. Man vajag tikai piķi, kur tu nozag manam bračkam. Ja? Un pēc tam viņam vēnā ielaid nāvējošu kokteili. Nebūs nauda. Tu būsi augsts. Skaidrs? Nesaprotu, par ko tu runā? Tev palīdzēt atcerēties? Kūpers tev iesaistīja meklēšanā. Pareizi? Tad tu man bračku izsakoji caur telefonu. Nu stāsti, kā tur viss bija? Nu ko, atguvies? Es pie tevis atradu mazliet naudas. Es ceru, ka atmiņu neesi zaudējis. Kas ir nostājies ceļa vidū? Ko? Es ļoti atvainojos. Ko tu atvainojies? Man nav laika, man jābrauc. Ko? Es nezinu, kas par lietu. Ko tu nezini? Nu, es neko nevaru izdarīt. Es jau 15 Un ko man tagad darīt? Paskaties, kas jādara ir. Nu, Ko? varbūt jūs varat apskatīties. Es atvainojos. Labi, paskatīšos, kas tev te jādara Es ir. atvainojos. Ko tu atvainojies? Es paņemšu to mašīnas rokas grāmatu. Tad paskaties to rokas grāmatu. Braukā ar mašīnām. Ja nesaprot, kas mašīnā jādara, tu vienkārši paņem un brauc ar vilcienu. Radiators. Klausies, man nav laika čakarēties. Pastumsim malā un brauksim viss. Es viņu tajā dienā neredzēju. Un vēlāk? Arī vēlāk neredzēju. Man tev pastāstīt, kā viss bija? Tu atradi man bračku ar 2 ļimakiem, un tad viņi novaļīja. Bet par to piķi uzcēl šito māju, nu, piemēram. Vai tur ir kaut kur kešā?
Nesaprotu, par ko tu runā? Kur ir piķis? Suka. Daļa ir te. Tad dod šurp. Es tūlīt parādīšu. Runā. Sukas menti, menti. Ko? Suka, tu mentus izsauci? Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Ateities, nepazaudē, kāpēc man atzīties? Bet suns lai var mainīt.